paldies īstenībā par šo formātu, jo tiešām tā nebija lekcija, tas bija tāds darbs, interaktīvs, kur cilvēki, kuri viens otru nepazīst, nolaižas vai paceļās līdz vienādam līmenim. Paldies, Ivo, ka tu realizē sarunu festivālu būtību un lekciju festivālu būtību. Šāds te, latviešu sapot workshops varētu būt iemesls, kāpēc mūsu komandā varētu saprast. Lampā piedalos jau, man liekas, 5. gadu, un vismaz, kas man pēdējos gados ļoti trūcis, tas ir ļoti daudzās diskusijās, un tā par neatstāja laika auditorijas vai jautājumiem. Šis, man liekas, bija tas pasākums, ka reāli tiešām notiek sarunas, jo tu jau arī atnāc šeit, ne tikai klausīties, bet tev arī gribās parunāties. Paldies par iespēju, jā. Sarunu festivāls, tas ir pats svarīgākais, jo es pirmo reizi atbraucu, domāju, sarunu festivāls būs sarunas, visur klausot lekcijas. Super, tāds bija mans arī personīgais mērķis, kāpēc es pieteicos, dabūju šo slotu un gribēju nodemonstrēt, jā. Praktiski parādīt, kā tas ir, izdevās laikam, bet ka viņš ir garāks, arī vēl foršāk.